Labdien, godātie kongresa dalībnieki un viesi. Kongress notiek laikā, kad vadonība tiek latenti slavināta teātrī un pa televizoru to reklamē starp veļas pulveriem un zobu pastām. Patiesībā mēs visi tiekam programmēti, bet absurds ir tajā, ka tie, kas sludina vadonību, kā vienīgās zāles slimībai, ko šobrīd ar mainīgām sekmēm izslimojam, neredz kā vadoņus, ne Štokenbergu, ne Āboltiņu, ne Kristovski, ne Sarmiju Tēlerti. Jūs jautāsiet, bet ko tad sludinātāji redz? Kā tautas vadoni ar prezidentu un premjeru funkcijām, turklāt ar tiesībām, vienpersoniski sastādīt ministru kabinetu. Propagandētāji tur redz tikai sevi. Piekritīsiet, tas taču ir absurds. Kāpēc ir vajadzīga šāda valsts iekārtas reformēšana, ko es noteikti sauktu par deformēšanu, un mūsu valsts pamatlicēji rūpīgi pārdomātās varas līdzsvaru izjaukšanu? Slikts partijas reitings nevar būt kā attaisnojums valsts iekārtas maiņai, bet ekonomisko krīzi nevar atrisināt ar izmaiņām satversmē. Ir jāizdara secinājumi, jāpārdomā kļūdas un jāveic pārmaiņas, labas pārmaiņas. Bet revanšēties sabiedrības acīs vajag esošajos tiesiskajos apstākļos. Nevis ar domu, redz kā hokejā, sakaut viņus mēs nevaram, bet pamēģināsim kērlīgā. Tas pats ledus taču vien ir, vai ne, mīļie? Tā nebūs. Latvijā politika tieks un tiks realizēta caur politiskām partijām, par kurām mēs balsojam. Demokrātiskās vēlēšanās, nevis plutokrātiskās. Filozofs un socioloģijas pamatlicējs Maks Vēbers savā grāmatā Politika kā profesija un aicinājums raksta. Vēl pirms 15 gadiem uz jautājumu, kāpēc amerikāņu strādnieki ļauj vadīt valsti tādiem politiķiem, kurus paši ienīst, tika saņemta atbilde. Labāk, lai ierēģi ir cilvēki, kuriem mēs uzspļaujam, nevis kā pie jums, ierēģņu kasta, kas uzspļauj mums. Maks Vēbers uzskata, ka politiķiem ir jāpiemīt 3 izšķirīgām īpašībām – kaislei, atbildības sajūtai un acumēram. 3 izšķirīgām īpašībām. Un Latvijai stāvot pie vēlēšanu urnām būs milzīgas izvēles priekšā, jo no ievēlētiem politiķiem būs atkarīgs, kas būs nākamais valsts prezidents vai prezidenti, vai Latvija ies plutokrātijas virzienā, kur naudai būs ar vien lielāku ietekmi uz politiskiem procesiem, vai arī tiks ievēlēti politiķi, kur realizēs tādu politiku, ka neviens nevienam nespļauj virsū. Un es ticu, ka mums izdosies par labām pārmaiņām.